Es izrādē spēlēju Džesiju Stonu, un iejusties šajā tēlā bija ļoti interesants process, tāpēc, ka šī loma ir ļoti... Pirmais vārds nāk prātā - slāņi. Viņai ir daudz slāņu, un Džesija atšķiras, kāda viņa ir korporatīvajā vidē, karjerā, kad viņai ir jācīnās par savu vietu zem saules, kāda viņa ir nonākot šajā vidē, izkļūstot ārā no sabiedrības burbuļa, kurā viņa ir jau pieradusi, un tajā viņa jūtas komfortabli, un šeit viņa nonāk pilnīgi jaunā vidē ar pilnīgi negaidītiem uzskatiem par lietām, kas viņas prāt ir ļaunas, un kā viņa cenšas ar šo pretējo viedokli tikt galā gan profesionāli, gan arī personiski. Un tieši tā personiskā daļa man liekas arī visinteresantākā, kuru šķetināt vaļā, kuru spēlēt, kuru meklēt, kur rakt. Tā kā ļoti, ļoti interesanta loma. Es domāju, ka dēls, uzzinot par Džesijas dēla situāciju, protams, paceļas jautājums, vai viņš ir pa īstam iejūtīgs, vai tā ir kārtējā varas un tāda manipulācijas spēle. Jā, tas ir atvērts jautājums, par to var diskutēt. Man personīgi liekas, ka dēlam bērni ir svēti, un nevelti viņš bija viens no slavenākajiem autoriem savā laikā. Tātad viņš bērnus uztvera par kaut ko vairāk kā bērni. Un man liekas, ka viņš ar bērnu tēmu nejoko. Ja runa iet par bērniem, tad tur nav spēles, tur nav varas. Tā ir īsta patiesa mīlestība, tas ir īsts paties līdzjūtības iemiesojums. Jo bērni dēlam ir viss, un tā tēma bērni tomēr iet viss cauri izrādē, kas man personīgi ļoti, ļoti patīk. Kā es uztveru brīdi, kad Roalds dēls parakstā grāmatu Džesijas dēlam? Man liekas, ka gan viņam, gan viņai tajā mirklī visas maskas nokrīt. Un tur satiekas divi cilvēki, kuriem abiem ir diezgan rūgta pieredze, un tas ir kaut kas, kas viņus vieno. Viņiem var būt diametrāli pretēji viedokļi par politiku, par profesiju, par karjeras iespējām, par sabiedrības uzskatiem, bet tajā mirklī viņi abi paliek mazliet kaili viens otra priekšā, un tie bērni, kā jau es minēju, tā ir tāda svēta lieta dēlam un, protams, Džesijai, jo viņa arī iespējams nebūtu tāda aizivs Manhetenā, ja viņai nebūtu kādēļ cīnīties. Un tas ir viņas dēls.